Vides fakti ir sekojuši līdzi un bijuši epicentrā cīņai pret būvgrūžotājiem. Ir pirmie piespriestie sodi, bet kas vēl tiek darīts, lai izskaustu šos būvgrūžotājus? Mēs sadarbībā ar Eko Baltija uzsākām sociālo kampaņu Pieķer būvgrūžotāju. Skatītāju atsaucība bija milzīga, un tas liecina, ka nelikumīgā būvgrūžu izgāšana joprojām Latvijā ir sērga. Tagad tiek veikts izmaiņas likumos, lai izbeigtu dabas postīšanu. Vides fakti mājā Lapiniekos piedalījās spraigos notikumos, kur tika konstatētas nelikumības. Nekādu būvgrūžu šeit nav. Kur jūs redzat būvgrūžus? Tie ir būvmateriāli. Es neko necelšu. Tā nav jūsu vairs darīšana. Nav jūsu kompetence un nav jūsu darīšana. Tātad lūdzu atstājiet šo teritoriju. Bet vai ir piespriesti kādi sodi? Jā, Lapiniekos ar tām lietām, kurā tikāt iesaistīti arī jūs, tika uzsāktas vairākas lietvedības tieši par būvgrūžu izvietošanu, arī par citiem pārkāpumiem, par visiem sodiem, tālāk protokolu, to attīstību, pieņemtiem sodiem, jāgriežas Ķekavas novada domē. Administratīvā komisijā, tur arī mēs varēs sniegt atbildes. Par piespriestajiem sodiem Ķekavas novada dome komentāru nesniedz. Mediju pārstāvjiem nesot tiesības uzzināt, kādi sodi piespriesti. Bet pateicoties Vides faktu un Ķekavas pašvaldības policijas neatlaidībai, beidzot tiek veikti teritorijas sakopšanas darbi. Tātad par vienu nelegālu būvgrūžu izgāstuvi mazāk. Diemžēl joprojām ir cilvēki, kas atver vaļā Latvijas karti un ar pirkstu nodur, iemetīšu pārsimts tonu ar būvgrūžiem tur, tur, tur un arī tur. Kas tiek darīts, lai kontrolētu būvgrūžu nonākšanu poligonos, nevis ezeros, grājmalās un mežos? Kopš šī gada māja ir izstrādāta jauna sistēma, saīsinājumā BRAPUS. Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēma. Tas nozīmē, ka faktiski jebkurš būvgrūžu pārvadājums ir jāreģistrē mūsu sistēmā. Tas nozīmē, ja šis pārvadājums ir legāls, viņš tiek legāli kaut kādā būvniecības objektā iegūts, viņš ir legāli jāizved uz legālu izgāstuvi. Šeit gan pašlaik ir divas problēmas. Šobrīd pārvadātāja pienākums ir reģistrēt 30 dienu laikā šo savu pārvadājumu, jeb savu kravu. Tas nozīmē, ka, ja viņš, piemēram, brauc vai izgāst kaut kur savus būvgrūžus, viņš var pēc tam nepiereģistrēt, viņš viņu var izgāst mežā un pēc tam nepiereģistrēt pie mums. Otra problēma ir tā, ka šobrīd ir reģistrēti tikai 32 pārvadātāji. Es pieļauju, ka ir kaut kādi mazie pārvadātāji, kuri šo noteikumu neievēro. Jo es neticu, ka Latvijā ir tikai 32 kompānijas, kuras nodarbojas ar būvgrūžu pārvadāšanu. Internetā būvgrūžu izvešanu piedāvā daudzi, vairākus arī sazvanu. Jā, lūdzu. Sveicināti, es jums zvanu saistībā ar būvgrūžu izvešanu. Jā, lūdzu. Sākumā aprunājos par cenu, pēc tam jau nedaudz sīkāk. Piedāvāju dažas tonnas būvgrūžu izgāzt mežā. Nē, noteikti nav. Skaidrs, tādām lietām vairs neviens nenodarbojas. Nākamais zvans. Izdevīgāk, es domāju, braukt uz to izgāstuvi, kas ir uz apveceļa. Varbūt, ka varam sarunāt, tad vienkārši sakraut mašīnā kaut kur, nezinu, uz mežu aizvest? Tas ir lētāk, man jums? Uz kurieni? Kaut kur da vienalga, kur viņas nomest. Tur jau izgāstuvē būs jāmaksā. Nē, izgāstuvē jāmaksā, protams, bet uz nekādiem mežiem es neparakstos. Sodus man nevajag. Un es domāju, ka neviens neparakstīsies, jo tas ir mazākais, kāds redzēs, tur piefiksēs numuru mašīnas un sods ir automātiski. Sods ir nenormāli sodi, tur sākot no 500 latiem un tā tālāk. Trešo pārvadātāju arī neizdodas pierunāt. Kur jūs viņus liekat? Mēs viņu vedam uz apveceļu, braucam Mārups. Skaidrs, tad nebūs kaut kur mežā vai grāmalā. Nē, nekādā gadījumā tādām lietām nenodarbojamies. Lūk, rezultāts 3-0 tīras dabas labā, bet tik un tā tonnām būvgrūžu ikdienu nonāk dabā, jo par to izgāšanu poligonos ir jāmaksā. Tādēļ ir jārīko šādas akcijas un jāpalīdz videi. Būvgrūžotāju sērga turpinās. Tiek meklēti veidi, kā to izskaust. Vides fakti arī turpmāk sekos līdzi būvgrūžotājiem. Mēs jūs pieķersim.